Čau visiem! Šoreiz jāsāk ar to, ko pabeidzām iepriekšējā reizē, respektīvi jāsavāc viss, kas tika nogāsts no griestiem lejā. Jāizšķiro visi dēļi un viss šās skaidrs jāizvāc prom. Kā tie sliktākie dēļi jāsazaģē vai arī jāizved uz uguni. Tā kā jā, sāksim video ar šo. Šeit var labi redzēt, kā brūsas izskatās no augšas. Viņas izskatās, manuprāt, ļoti labi no augšas skatoties. Gandrīz var padomāt, ka tur nekas nav vajadzīgs darīt, bet tīrot šo apakšu, sanāca vairāk pasīties nekā iepriekšējā reizē, kad tur tumsā visu beidzām. Un jā, secinājām to, ko daudz jau bija rakstījuši komentos, kad būs jāmaina viss. Diemžēl tur nav ko saglabāt. Ir pāris daļas, kuras mēs saglabāsim. Piemēram, no dažiem baļķiem mēs kādus 2-3 metrus varam saglabāt, ko mēs izmantosim protezēšanai sienai, kur ir izpūši daži baļķi. Tur tie būs, es ceru, labi, bet pārsvarā jā, tur, diemžēl, ir ielaista šī māja diezgan traki, un tur es neko nevaru izdarīt, kas izdarīts, tur, būs tagad jāskatās materiāli. Slapju es negribu. Es meklēšu šos te kaut kāds brūs, varbūt kādam ir šajā rajonā palicis pāri kaut kāds 150 x 6 metri, kaut kāds tāds. Meklēšu, it kā esmu jau pāris atradis potenciāls, kur varētu dabūt. Bet, jā, šis iekavēs tagad šo projektu, kamēr atradīšu materiālu, tikmēr baigi neko varbūt neturpināšu. Tīri saistībā ar iekštēlu varbūt arī turpināšu, īsti nezinu. Bet, to es gribētu paveikt šogad, pārmainīt šīs te brūsas uz jaunām un uztaisīt tos griestus, lai varētu tā kā izvērt telpu un kaut cik, piesildīt viņu varbūt nē, bet, lai izskatās kā telpa. Jo pašlaik vienkārši ir it kā dara kaut ko, bet paliek tas skats briesmīgāks un briesmīgāks, ja tā būtu.
Tātad situācija tagad. Tev vēl jāatlicis. Es tā kā gribētu līdz dienas pašām beigām. Tā kā viss izņemt, lai var nākamajā reizē kaut ko citu darīt. Citu skatīties vai, piemēram, kā nomainīt tās bruses. Jo bruses izskatās sliktāk nekā toreiz skatījos pirms pāris dienām. Te drusku malciņu sazāģējām pirms to, kas nebija galīgi iztrupējis. Un tad, jā, lai būtu ko kurināt te. Jā. Kaut kāda atraduma ir. Es šos te valsts naudu atradām drusku. Te tādi pričendāļi. Bet cerams, ka vēl kaut ko atradīs. Jā. Šis iet viss kompostā. Es domāju, ka viņš normāli pēc kādiem gadiem 4 būs normāls komposts. Tas skaidrs. Pagaidām, jā, tāds progress. Būs jādomā, kā mainīt, protezēt. Jā. Labi, pagaidām. Viss. Tātad parādīšu drusku arī no citām lietām. Te ir mana klēts, garāža. Tātad šogad šo daļu sataisīju, bet par to būs atsevišķi video varbūt gada beigās. Bet lieta tāda, kad es gribu piekārtot, redzat, te man ir visādi šādi ieļu atgriezumi, tādas lauskas. Un gribu vienkārši, lai man nav 3 reizes jānēsā, kaut kur jāliek, un tad ielikšu te patās, iebēršu granti un tādu kā drenējošo slānu uztaisīšu pumpaino ģeomembrānu. Nezinu, cik te vajadzīgi, te nekāda dzīvošana nebūs. Te arī tas cokols augsts, nekas nevajadzētu būt nekam trakam. Pamati, es pat neatceros, kā te vairākās kārtās šis ruburīts un pape. Ruburīts vienā kārtā un pape vairākās kārtās. Jā. Te viss materiāli, kas mums bija, viss ir izmantots. Bet līdz teienai tiks apmests šīs silikāts. Tāpēc mēs tos silikāts arī likām. Te varbūt kaut kādu hidrofobu vai kādu laku, nezinu, noies. Jo te bija riktīgi izbīdīsies tā siena ārā, un tāpēc arī savilcējis, un mēs vairāk nevarējām fiziski savilkt ar mūsu pašreizējiem spēkiem. Es domāju, priekš manas dzīves būs labi. Jā, jo iepriekš te vispār pamata nebija, līdz ar to es varēju taisīt pietiekami dziļi, un vienīgi tas, kad es te ar tiem vējiņiem tur nepareizi darīju, bet, apmetīs, un tad būs labi, vai uzliks kaut kādu dekoratīvu to lātni. Bet pa lielam te būs nākotnē vistu kūts, tāpēc vistu voljērs vai kaut kas tāds, tad man tas tik ļoti neinteresē. Kā tas?
izskatās, jo šīs ēkas, tas tur gāzbetons vecais 90. gadu. Un, jā, var redzēt, cik te dziļi pamati. Absolūti necik viņi vienkārši nolikti. Tur varat nerakt, tur neprasīt, tur nekā nav apakšā. Varbūt 1-2 akmeņi, kas ir izdzīvojuši. Pārējie šie plienakmeņi ir ar to urīnu laikam dzīvnieku saēdušies un pazuduši vienkārši. Vai vienkārši nav bijuši vispār. Tā, tagad sametīšu visu šos te mantoto drazu. Un tad diezgan daudz viņu. Bet galvenokārt
Paldies, ka noskaties šo video. Un tiekamies jau nākamajā daļā.